Protams, ka sirds veselība ir ļoti nozīmīga, bet vēl viens ļoti liels risks, kas skar ļoti daudz ne tikai Latvijas, bet pasaules sievietes, ir diagnoze krūtsvēzis. Tādēļ saulaicīga un agrīna un ļoti kvalitatīva diagnostika ļauj šo slimību uzveikt pilnībā, nezaudējot krūti. Jaunās diagnostikas iekārtas atklāšanā Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds uzsvēra, ka šis nebūtu nav komerciāls projekts, bet gan sociāli līdzatbildīgs, jo Veselības centrs 4 ir arī aktīvs Rozā Lentītes kustības atbalstītājs un tādēļ izjūt līdzatbildību rūpēs par sievietes krūts veselību. Šo nozīmīgo investīciju atzinīgi novērtēja arī Latvijas Republikas veselības ministre. Vispirms, protams, paldies Veselības centram 4, kurš pilda ļoti lielu ieguldījumu tieši sabiedrības veselības jomā. Un tas, ko viņi dara gan ar šo mobīlo izmeklējumu brigādi, gan tas, ka viņi iegādājas ekskluzīvi labu aparatūru. Mans vēlējums ir, lai kabinetā stāv rinda, nevis tas, ka mēs gaidām, kad varbūt aizies, varbūt neaizies. Tā iespēja šodien ir lielāka nekā tas apmeklējums, un šeit nav rindas. Ja mēs pazvanām uz izmeklējumu, tad ļoti daudzās vietās šo izmeklējumu var saņemt jau šodien. Šobrīd sniegsim jums īsu ieskatu, kādēļ šīs jaunās paaudzes prēmijuma klases mamogrāfijas diagnostika ar tomosintēzi ir tik nozīmīga. Bieži vien ir gadījumi, kad parastajā mamogrāfijas izmeklējumā nav īpaši viegli pateikt, ir vai nav audzējs starp krūts dziedzera audiem. Šeit tā iespēja ir dota. Jaunā izmeklējuma metode dod iespēju veikt ievērojami precīzāku diagnostiku, jo speciālistiem ir iespēja attēlu aplūkot slāni pa slānim, redzēt struktūras katrā slānī atsevišķi, tādējādi drošāk un ātrāk atrast izmaiņas un iespējamo patoloģiju. Priekš sievietes viņš ir nekaitīgs, bet informācija, ko iegūst ar tomosintēzes metodi, ir daudzreiz lielāka. Daudz plašāka, daudz agrīnāk var atrast nelielus audzējus, un līdz ar to tiek veikta agrīna diagnostika, kas ir pats būtiskākais šajā situācijā. Šā izmeklējuma ieguvumi pacientēm, lielāka labsajūta un komforts pacientēm izmeklējuma laikā. Izmeklējuma ātrums un komforts tas ilgs tikai 4,5 sekundes vienai projekcijai. Pateicoties īsiem izmeklējuma laikam ir mazāka apstarojuma doza. Pēc mamogrāfijas skrīninga izmeklējuma, kurā var atklāt aizdomīgus veidojumus, tālāk precizēšanai tiek veikta krūšu dziedzeru ultrasonogrāfija. Un, ja krūtī ir atklāta aizdomīga veidojuma, tiek veikta krūts dziedzeru punkcija. Primārā izmeklēšanas metode tiešām, kā jūs sakat, ir mamogrāfija, bet ir situācijas, kurās nevar iztikt bez ultrasonogrāfijas, vai arī situācijas, kurā ultrasonogrāfijas loma ir daudz lielāka kā mamogrāfijas loma. Un šeit, runājot par ultrasonogrāfiju, noteikti ir jārunā nevien par ārsta spēju interpretēt attēlu, bet arī par aparāta iespējām sniegt pietiekami daudz datu, lai ārsts varētu uzstādīt adekvātu diagnozi un tālāk plānojamo taktiku. Un runājot par ultrasonogrāfijas aparātiem, noteikti ir jāakcentē augstas izšķirtspējas aparāti, respektīvi, kad krūšu dziedzeru izmeklēšanā tiek izmantotas zondes ar īpašu frekvenci, un šī pielietotā frekvence ļauj mums atšķirt gan veidojumus, gan normālus krūšu audus, izvērtēt vadu struktūras, paduses bedres, apstiprināt, ka veidojums, kuru mēs redzam, ir ļaundabīgs vai labdabīgs. Un, protams, visas citas tehniskās iespējas, ko aparāts radiologam sniedz, lai viņš varētu izvērtēt patoloģiju. Un tas būtu gan asinsrites izvērtēšana konkrētajā struktūrā, gan papildus audu izšķirtspējas programmu pielietošana, gan arī daudzos aparātos pēdējā laikā sastopamā tā saucamā elastogrāfija, kad mēs, pielietojot spiedienu, varam noteikt, vai minētā zona ir elastīga vai nē, un sekojoši izteikt savus pieņēmumus par minētās apvidus dabu. No radiologa viedokļa labas izšķirtspējas aparāts nevien palīdz uzstādīt diagnozi, bet papildus veikt dažādas ārstnieciskas un diagnostiskas manipulācijas. Kā viena no tām es noteikti minētu punkcijas, jeb adatu ievietošanu aizdomīgajā vietā. Tā notiek sonogrāfijas kontrolē, ar vai bez atsāpināšanas. To lemj uz vietas radiologs, un
iegūtais materiāls tiek analizēts laboratorijā un tad noteikti šī te apvidus daba. Ja mamogrāfijas skrīninga izmeklējums jāveic reizi gadā, tad kāds būtu rekomendējamais krūts izmeklējuma biežums ar ultrasonogrāfiju? Es domāju, ka reizi gadā ultrasonogrāfija būtu veicama jau no 25 gadu vecuma. Sonogrāfijas izmeklējums krūtīm ir obligāti reizi gadā veicams tām sievietēm, kurām pirmās pakāpes radiniekiem ir bijušas kādas ginekoloģiskas vai krūšu onkoloģiskas saslimšanas. Mēs tikko redzējām un dzirdējām un aplūkojām to, cik unikāls ir diagnostikas iespējas modernās un mūsdienīgās medicīnas iestādēs. Bet vai pacientiem, cilvēkiem ir iespēja veikt diagnostiku arī mājas apstākļos? Pavisam noteikti ir iespējama diagnostika arī mājas apstākļos. Protams, nebūs ar modernām tehnoloģijām, bet varbūt jau kādreiz sanāk pazīstamām, kas ir sākot no grūtniecības testiem, teiksim, sievietēm. Tad ir cukurdiabēta slimnieku pacientiem ir pieejami šie te glikometri, kā arī ir iespēja pamērīt pašam mājas apstākļos holesterīnu, paskatīties, kā viņš mums uzvedās. Protams, tas būs kopējais holesterīns. Attiecīgi pēc tā mēs nevaram noteikt, kā izskatās augsta zema blīvuma holesterīns. Tad mums ir jādodās tālāk pie speciālista, jāskatās pilnā asinsaina. Un kā ir ar asinsspiediens mērīšanas aparātiem? Tie taču ir vistiešākie diagnostikas aparāti, vai tā nav? Jā, par tiem es tā kā piemirstu pastāstīt. Tur ir tiešām plašs klāsts, sākot no mazajām manštītēm, kas ir liekamas šeit uz rokas, vai arī ar manštītēm, kas ir liekamas automāti, pusautomāti. Tur klāsts ir ļoti liels, plašs. To tad arī farmaceits ļoti labi spēja paskaidrot un ieteikt labāko. Un jūs kā ārsti, vai jums ir svarīgi tas, ka cilvēks veic kaut kādu savu veidu diagnostiku mājās un veic kaut kādu uzskaitu un mērījumus? Tas ir ļoti vēlams. Pirmkārt, ja pacients nāk pie ārsta, tad viņš ļoti atvieglo ārsta darbu. Ja viņš zina savus asins spiedienus, ja viņš zina savu pulsu, ja viņš zina, ko viņš lieto no medikamentiem, par to tikai jāpriecājās, ka cilvēks arvien vairāk un vairāk par sevi kaut ko zina. Dosimies šobrīd mēs uz Latvijas aptieku palūkoties, kā orientēties šajā plašajā diagnostikas iekārtu ierīču klāstā. Tieši šobrīd ir sezona, kad visvairāk mēs izmantojam tieši termometrus. Garaterm mums piedāvā ļoti plašu termometru klāstu, kur ir pieejami gan digitālie termometri, gan arī termometrs, kas bez dzīvesudraba ļoti labi aizstāv šo dzīvesudraba termometru. Bezkontakta termometrs darbojas ar infrasarkanā stara palīdzību, kuru mēs varam lietot vienkārši 3 cm attālumā no pieres, novietojot šo termometru, un viņš ļoti labi ātri izmērīs temperatūru un parādīs arī precīzu mērījumu. Protams, ja tiks lietots pareizi. Ir arī dažādi citi varianti. Teiksim, ir bērnu variantiņš arī, kuru mēs varam droši lietot, kad mums nevajag mazo spīcināt, jo, kā zināms, bērni īpaši nevēlas mērīt temperatūras, nesēž, neguļ, kā viņiem vajag. Tātad ļoti ātri un arī bez kontakta ceļā šo te varam izdarīt. Ir pieejama arī tāda forma kā zīdaiņu termometrs, kas ir knopīša veidā. Tas ir ražots no draudzīga silikona materiāla, kas nerada alerģijas un ir drošs lietošanā bērniņiem. Šodien aptiekā ir pieejamas arī dažādas diagnostikas metodas tām ģimenēm, kas gaida un plāno bērniņu. Ir dažādi testi pieejami gan ovulācijas noteikšanai, gan arī, kad jau viss ir tā kā noticies, tad grūtniecības noteikšanai. Marijas ovulācijas testiem tiek piemērot 99,9% garantija. Ovulācijas noteikšanai ir 2 dažādi varianti pieejami. Viens ir stripu veidā, un otrs ir tā kā pildspēles veidā, kas atšķiras gan ar metodas ātrumu un noteikšanas precizitāti. Iepakojumā būs 3 stripas iekšā, un jūs varat viņu ilgstošai ovulācijas noteikšanai, jo gadās, kad šo te ovulāciju vajag noteikt tikai, teiksim, 1 reizi, un gadās, kad vajag pāriet uz ilgstošāku ovulācijas noteikšanu, tad nonāk pie vēlamā rezultāta. Tāpat neatsverama metode mājas diagnostikā ir asinsspiediena mērīšanai. Šobrīd Latvijas aptieku tīklā ir pieejams ļoti plašs klāsts asinsspiediena mērījuma aparātiem. Kā vienu no piemēriem vēlos minēt Omron M3 aparātu, kas ir gan ērts lietošanā, gan tam ir aritmijas indikators, tam ir liela atmiņa, pēc kuras jūs varat skatīties iepriekšējā mērījuma rezultātus un attiecīgi salīdzināt tos un dinamikā skatīties, vai jums ir hipertenzija vai hipotenzija, tā teikt pazeminātais asinsspiediens. Omron ir viens no vadošajiem asinsspiedienu aparātu ražotājiem, kas ir pieejams Latvijā.
Tas pārsteidz gan ar savu kvalitāti, gan ar precizitāti, gan arī ar to, ka aparāti ir klīniski pētīti un pierādīti to efektivitāte. Omrona aparātu klāstā ir ļoti plašs aparātu piedāvājums, un farmaceits būs tas speciālists, kas uz vietas aptiekā palīdzēs jums izvēlēties jums personīgi lietošanai piemērotāko aparātu. Par cik mūsdienās plaši izplatīta slimība ir cukura diabēts, arī tā uzraudzība mājas apstākļos ir ļoti svarīga. Un šajā sakarā es vēlos jūs iepazīstināt ar jaunu glikozes līmeņa noteikšanas aparātu, kas ir domāts glikozes līmeņa noteikšanai mājas apstākļos. Tas būtu raidtests glikozes līmeņa noteikšanas aparātiņš, kuru mēs varam iegādāties aptiekās, un tā tests rēmelītis šobrīd ir iekļauts zaļu kompensācijas sarakstā ar zemāko references cenu. Pirmā tipa cukura diabēta pacientiem šie aparāti jau ir labi pazīstami, bet es ieteiktu arī otrā tipa cukura diabēta pacientiem mazliet vairāk pievērst uzmanību šai ekspresa diagnostikas metodei, kuru mēs varam veikt mājas apstākļos un tādējādi izvairīties no tālākas slimības progresijas. Un paldies sakam ne tikai mēs, bet arī mūsu informatīvais partneris Medicīnas žurnāls 36,6, dāvājot jums 3 mēnešu abonementu, lai turpmāk ikdienas jūs varētu uzzināt, kā stiprināt savu veselību, kā būt stiprai, možai un mundrai. Paldies jums! Prieks! Paldies, ka bijāt kopā ar mums, un uz tikšanos jau nākamā sestdien, kad atklāsim jums, kā iegūt žilbinošu, skaistu smaidu un atrisināt tādu problēmu kā iztrūkstošs zobs. Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4, Medicīnas sabiedrība ARS un Latvijas aptieka.